Vai tev patīk strādāt kopā ar citiem cilvēkiem? To pastāsta tā saucamais deguna polsteris. Kur tas atrodas? Tā ir deguna daļa starp pieri un nāsīm. Tātad tieši šī muguras daļa. Un skatās tieši platumu vai šaurumu. Vai arī pat tādu kā trīsstūrveida formu. Tiem, kuriem ir plats šis deguna polsteris, šiem cilvēkiem ļoti patīk strādāt kopā ar citiem cilvēkiem, bet tas nenozīmē automātiski, ka viņiem ir spēja to darīt. Viņi uzņem enerģiju no citiem cilvēkiem, bet vai viņi ieguldās un atdod savu enerģiju šajā kopējā darbā? Tas ir labs jautājums. Cilvēki ar mazajiem deguna polsteriem dod priekšroku profesionālajai neatkarībai. Viņi labprātāk sāks projektus vieni paši un vieni paši arī pabeigs. Šaurie deguni var ļoti alerģiski reaģēt uz priekšniecības un citu kolēģu tādiem kā dzenošajiem jautājumiem, bet profesionālajā vidē viņi vislabprātāk paļaujās tikai uz sevi. Trīsstūrveida deguna polsteriem ir raksturīgi tas, ka viņi darbu sāk vislabprātāk vieni paši, jo tā viņi var dziļi izpētīt lietas būtību. Bet tiklīdz projekts sāk uzņemt apgriezienus, tā viņi ar lielu sparu meklē sev sadarbības un strādā komandā. Un jo izteiktāks ir šis trīsstūris, jo ar vairāk cilvēkiem ir vēlme sadarboties. Un viņiem ir arī izteikta spēja deliģēt. Spied sirsniņu, ja patika, komentē un dalies. Un uz tikšanos atkal nākošajā video.